Labdien! Es esmu psihiatris psihoterapeits Ilma Kačevska. Mēs ar jums atrodamies Latvijas centra Anais filiālē Kristāls. Šodien mēs parunāsim par tematu agresivitāte. Pirmās tēmas nosaukums ir agresivitāte cilvēkos šodien. Agresivitāte, tas ir agresīvā uzvedība cilvēka arvien vairāk pievērš speciālistu, psihiatru, psihologu, sociologu, filozofu, pat kriminologu uzmanību. Tā ataino sabiedrības filozofu uzmanību, es jau teicu, kriminologu uzmanību. Tā ataino sabiedrības, kāpēc viņa parādās tagad it kā aktualizējas, ja? Tā ataino sabiedrības sociālās vajadzības, kura izbauda arvien lielāku uz sevi vērstu iedarbību un cietsirdību. Vārdarbība kļuvusi par raksturīgu iezīmi mūsu dzīvē un uztvertās visas dzīves sfēras, par ko raksta arī M. Antonovs, domājot par horizontāliem iespaidiem. Horizontālie iespaidi, tas ir iespaidi starp cilvēkiem ģimenē, starp cilvēkiem kolektīvā, ir saites, ko sauc par horizontālām saitēm. Tie ir arī tie horizontālie iespaidi. Uz cilvēku un viņi ietekmē cilvēku viņu ikdienas saskarsmē. Pētot tāda veida vārdarbību tiek ņemta vērā individuālā agresivitāte, kas funkcionē noteiktos sociālos apstākļos. Pētot tieši individuālu agresīvitāti veidojās divi galvenie aspekti. Saskarsme ar autoagresiju. Autoagresija tā ir agresija, kad vērsta pret pašu personu, pret sevi vērsta, ja? Pirmkārt, kad cilvēks sāk domāt par pašnāvībām, par suicidālu uzvedību. Suicidāla uzvedība, suicids, tas ir pašnāvība, tas jau tagad visiem būtu skaidrs, ja? Otrais variants ir heteroagresija. Heteroagresija, tas ir cilvēka agresija, kas vērsta uz apkārtējiem cilvēkiem. Ne pašam uz sevi, bet tieši uz apkārtējiem. Un pētot heteroagresivitāti, tiek pētīta personības akcentuācija, personības loma pie apkārtējām situācijām. Viņa personības faktori, kāpēc tieši šai personībai veidojas heteroagresivitāte. Tiek pētītas tās personas, kuru agresīvā rīcība tiek uzskatīta par iespējamu. Vieniem varbūt iekšēja agresīva ir, bet rīcības nebūs. Citiem tā agresija ir, un viņa arī izpaužas noteiktā rīcībā. Tiek parādīta ietekme, ka cilvēka agresīvo rīcību ietekmē. Pirmais, ko ņemsim, alkoholisms. Alkoholiķi ļoti bieži kļūst heteroagresīvi, ja? Narkotikas, tagadējā arī ieroču pieejamība un citi ārējie faktori. Pētot personības agresijas faktori, tiek ņemti vērā tās vai citas psihiskas anomālijas, kas izraisa agresīvu uzvedību. Lielāko daļu šos jautājumu saistīta ar šīm vai citām aprakstītām anomālijām, kurām seko agresīva uzvedība. Lielākā daļa pētījumu, kā likums, ir vērsti uz tiem
lielākā daļa pētījumu, drusku pārteicos, kā likums tiek vērsta uz tiesu psihiatrisko ekspertīzi, kas novērtē, novērtē tieši agresīvo personību. Tas ir kā noziedznieku. Ja viņš izdarīs heteroagresiju, tas ir kaitējis kādam cilvēkam fiziski, jā, tad viņš skaitās potenciāls noziedznieks. Un ar to nodarbojas tiesu psihiatriskā ekspertīze, ņemot vērā viņa psihopatoloģisko simptomātiku, neskatoties uz to, psiholoģiskā literatūrā ir arī cits agresivitātes jēdziens, kā personība, kā agresivitātes jēdziens, kā personības stabila rakstura īpašība. Termins agresivitāte tiek piemērots samērā plaši un ne tikai sociāli negatīvs, bet reizēm arī sociāli ir ne tikai, kā es teicu, ne tikai sociāli negatīvs, bet reizēm arī sociāli pozitīvs jēdziens. Paldies! Šo nelielo tematu esam beiguši. Turpināsim tālāk šo tēmu un analizēsim tieši personības agresivitāti.